Vasali! Es esmu Dominiks Slišāns, I jūs klausatīs raidīrakstu Atpakaļ pi seve. Mēs mādzam lūkotīs tolumā, cerūtī īraudziet sevi, bet patīsīs spāks I vīdums atsaklojos tepat. Mūsu saknies I tāvu īmeitajos pādos. Itis būs 10 stostu ceļojums. To sokumpunkts ir Upīte, bet apvorsnis Vusa Latveja. Dūsimies pi suitīm, lībīšīm I kaimiņīm citos kultūrtelpos, lai caur jū tradīcijom I pīredzi skaidroks saskatātu paši savu būtību. Klausietoj, tevi sagaida atklotas sarunas, viesturiski meklējumi I amatu prasmes. Mēs dokumentēsim Upītes dorgumus I lūkosam, ko tī sazasaucos ar citu nūvodu dzeives zini. Toik izprūtūt, kas noteik savā dzimtajā dvorā Latgalie, Latvejā, ir īspējams rost celi pi seve. Raidīraksts tūp par Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Jūs klausatīs raidīraksta Atpakaļ pi seve 3. epizodi. Šodien mēs tu raidam no Bigmārs Rekords studijas, tepat Upītie. Es šodien ešu savā dvorā, bet man pretiesieši 3 cilvēki, kuriem bija jomāroj ceļš, lai sazatektu. Neviens no jīm ikdīnā nadzeivoja Upītie, bet mūs visus vīnoj vīna kūpīga asinsrite – latgalīšu valoda. I mēs šodien mēģināsim saprast, ko piec mūsīm ir tik svarīgi tu napazaudiet, lai kurā vītā iz pasaules mēs atcerostu. Atpakaļ pi seve. Īpazeisamies. Ilga Šuplinska, filologijas doktore I zemessorgs. Valodas sorgotoja gan ar zinotnes spāku, gan fizisku gatavību stāviet par savu zemi. Vasala. Vasari šudiņ. Gunters Skutels, Viļakas Rūmas katoļu baznīcas baznīckungs I tūrisma gids. Cilvēks, kurš latgaliski navīn voda dīvkolpojumus I sazrunoja ar dīvu, bet arī stosta mūsu viesturi tīm, kas pi jo gastēja. Vasals. Vasali. Rolands Keišs, ģimenes cilvēks I pasaukumu vadietojs. Rolands ir pīrodējums tam, ka latgalīšu valoda ir mūsdīnīga, vai tu reklamātu saimniecību, vai tu vodi svātkus, vai audzinoji bārnus, latgaliskīs vords jam ir pirmajā vītā. Vasals. Vasals. Šunorā ļoti šmuka dīna. Nu, saulītes pēc, ko jūsim ceļš zitaini, ko jūsim šodien dīna? Man drošiņ, ka maņas dēļ arī visai zakavēja par to, kas bija tiešām šodien zemesardzes mocībos, un laikam te labo līti ir teikt, ka 32. koņīga bataljons ir viena no ratajām vītām, kur latgalīšu valoda ir kasdīna. Un līdz ar to visa pusdīna pagoja, lai arī atkortojot cīši svarīgs, kā es saku, elementus no īrūču sastāvdaļām, tamā pašā laikā neizpalika arī bez jūka, un vispār puiši atzina, ka īrūts ir cīši seksuāla īrēce, jā, tā ka, pīdūdit. Jā, paldies. Man tepat no Baļķnavas atskrīt poras minūtītes, bet mēs aktīvi diskutējam pirms ito raidījumā ar saviem nūzares broļiem par austrumu pīrūbežas paktu, kas ir svarīgs uz to breidi, un nezinu, ko tas raidījums, bet otrdien un trešdien teikamies Riezeknē un Daugavpilī, un atkal tūs risinām tūs jautājumus, kas saistos ar to Latgali, ar austrumu pīrūbežu, bet Eiropas, te fonā, teiksim, ne fonā, bet Eiropas līmenī. Jā, mēs cīši ceram uz to Briseli, kas beidzot ir pieejāmusi mērķprogrammu tīši Latgolai, un cīši ceram, ka ne tikai pēc orējiem parametriem, bet arī īkšējiem tas atsatīcīs iz itu teritoriju. Mums pīkomentēt, mums ir ļoti daudz laikam darba, jo izdara, lai tas plāns Eiropas pakta tiešām atnāktu līdz mums. Tu visi zina jau. Mēs arī labi zinām to mūsu centrālo politiku, un cik centralizēti politikiem ir plašs iedzīns austrumu pīrūbeža, vai tas ir tīši faktiski tī 50 kilometri, vai tas ir visas valsts mārūga, un mēs esam austrumu rūbeža, ja, kas vienā un otrā gadījumā atbilst. Tikai mums ir tas uzdevums devot pie sevi, iz itu vītiņu, to naudiņu. Gunter,
Nu, man bija kopiem jodūdas pa taisno uz upēti, un man atkal bija liela prīca, ka es respektējot cilvēkus parasti paprasu, ko man darīt, kādā veidā, un viņi saka tikai latgaliski, jo lielāko daļa bija Reigas pīderēgiem, kā saka, sabraukuši, un man bija tāda liela prīca, jo teikšu gudēgi, turreiz man jau pasaka, ka vajadzētu tomēr, ka sabrauks tādi cīmeņi, es saku, zināt, es laiku, bet dzīdot, tad točni dzīdošu latgaliski, jo jūs jau tāpat nādzīdosit man tā, kā man vajag. Runot latviešu valodā vai kādā citā valodā, varētu domāt, ka reizēm ir vienkāršāk vai drūšāk, bet kāpēc jūs ikdīnā tomēr izvēlat runot latgaliski? Es seviešu uzskatīju visu dzīvi par tādu absolūtu lokālu patriotu un tos valodas nesēju, un tas nav dēļ uzspīstos kaut kādas no vecākiem. Nu, mazos bērna kojas es esmu skatījis uz saviem vecākiem, nevien skatījis, bet arī ņems piemēru, un viņi, principā nav vietas, kur viņi nerunāja latgaliski, un tad man tas izsakņojas, dēļ, ka man vajag kaut ko darīt savādāk, ka mēs esam te, mēs dzīvojam te ir mūsu ikdiena, te ir mūsu reālo dzīve, un priekš kam kaut kādā veidā vajag lauzītīs, jā. Protams, dzīve ir paburzījusi, un tagad bīžāk sanāk runāt arī latviski, kaut gan, mēs labi zinām to latgalīšu akcentu, ja, kas par ko bišķi kauns reizēm ir pat runāt latviski, bet, tas nekas, ko pasaukumu vadītojam, tad par sevi jūs pie arī pazasmītīs, ja? Savukārt, jā, par valodu runājot, tad visu vidusskolas pūsmu arī skolā, no klase, nav visi, bet lielā daļa bija tī, kas runā latgaliski, un man, vai to sakrēt, vai kas, man arī augšskolas laikā, kurs, praktiski tī bija daži, teiksim, krīvu tautības, tī, kas runā latviski, bet ja arī centos runāt latgaliski, mums pat bija pasniedzēji, kas mums lekcijas lasīja latgaliski. Kaut gan, tas orpus jau kaut kādas kritikas, bet vienkārši mēs, to sanāk, vai tī, kur es, vai tī, kur sakrēt pulciņš, latgaliski, ļoti daudz, kas notiek. Un timā pat laikā es arī biju augšskolas ekonomikas fakultātes studējušu pašporvaldes priekšsēdētājs vairākus gadus, un arī augšskolas studējušu padomes priekšsēdētāja vītnieks, ja, un man vajadzēja dažādus pasaukumus vadīt arī augšskolā. Un es, protams, to darīju latgaliski, un vienreiz, Ivetas Mietuļas dabūju par ausi kārtīgi, bija jāvada 18. novembra pasaukums, es atceru, Roland tikai izdomāju runāt latgaliski. Es īsāku 3 vārdus čivliski, latviski. Un vienkārši automātiski to klik, es nevaru. I man vienkārši smadzeni man domāja latgaliski, un man ir vienkāršāk izteiktīs latgaliski. Tas ir visus pasaukumus, tas ir arī ekskursijas kotiņus, tas ir ministrijas vai kaut kas, kur tu brauc. Tu reāli mēģini sevi pīspīst runāt latviski, tu saproti, ka tiem cilvēkiem reizēm pat tiešām ir sarežģīti uztvert tu latgalīšu valodu, kaut gan man līkos, man ir diezgan tāda latviska, ir palikusi varbūt speciālisti, došu uztaisījis, lai mani saprot, bet domāju ar smadzenīm latgaliski, un tas arī līk runāt ļoti daudz latgaliski. Kozas, jubilējas, kooperatīva, principā, jebkur, kur ej. Jā, mēs esam atšķirīgas paaudzes, un ja tev tas ir absolūti dabiski, tad es pavisam eisūs tos tiešu. Tad es pīdzimu Dagdā, un pirmos 3 dzīves gadus dzīvoju Svariņcūs, starp citu tī, kur nokrita slavenais drons. Svariņūs tad bija tikai krīvu bārndors, un tā, ka mani atdeva bārndorzā diezgan agri par to, ka nabētī babas izreiz blokus, tad es soku runot krīvu valodā. Un sātā man runāja latviski, un es runāju krīviski. Mēs porbraucam iz Jelgavas rajona Eleju, kur man tālu studēja akadēmijā, un tur es izreiz soku runāt literārajā valodā. Es atbraucu atpakaļ, 6 gadi apmēram, un baba runāja tikai latgaliski, ja cita latviešu valodajai nav bijis, ja ir tikai latgaliskais variants, jā. Un es babai prasu, kādā valodā tu runāji? Par to, ka es runāju literārajā valodā, ja es saku latviski. Es saku, baba, es runāju latviski, es nesaprotu, kādā tu runāji. Un timā laikā te bija vienkārši tāda saruna par to, ka pēc tam, protams, ka mēs atbraucam vēlreiz atpakaļ, tās tī pasprasē atpakaļ iz Latgulu un tai, bet tas mums ceļš vairāk ir par to, ka
tev ir tos valodas apliek, un tev ir jāsaprot vienā breidī, kura tad ir te, kas nosaka tavu identitāti. Un tī, ka es saku, nevar jau sacēt, baznīcas kungs sēž blokus, jā, bet vēl viena muna, teiksim, identitātes šķautņa ir saistīta ar divturu kustību. Es esmu netipisks latgalīts, es esmu absolūts divturs pēc savas būtības. Un tas zemoja, ka man ir bierņeibā tāds izbraukums no Latgales, tad man ir pilnīgi cita pasaules uztvere, un tas neīt kopā ar tipisko latgaļisku. Un līdz ar to man nav tik vienkārši, ka tas ir Rolanda tavā gadījumā. Man arī pagošajā nedēļā es minēšu tikai 2 piemērus. Zemesardzī man ir jotais Facebook ziņas savā profilā, tī jau, kā es saku, ka tu gribi tētu mauņu. Un patiešām man ir zaļo gaismu, es varu lītot latgalīšu valodu, reidzinieki un citi bataljoni visot prīcējās. Pirmajā gadā man visvairāk aizrodēm beitīši no munu bataljona. Un pagošajā daļā, ka tas sagoja, ka nesagoja, viens, kas ir bataljonā un pats nerunāja vispār latgaliski, man saka, Klau, es saņemu aizrodējumus par tavu latgalīšu valodu. Vispār, ja tu nokuši reizi liksi tū ziņu, lūdzu iztolkai latviski. Es jums saku, es tev varu atbildēt juridiski. Te ir viena latviešu valoda, kurai ir 2 rakstu tradīcijas. Ja es likšu tulkojumu, te būs sveša valoda. Es domāju, ka tas neies krastā. Un otrs gadījums, mēs organizējam pasaukumu 27. aprīlī, tas būs Rāzakņī Latgales kongresam par gūdu, NVO un ministru kabineta sēde, kur viens no vaicojumiem būs tavs pieminētais Eiropas Savienības pieņemtais pakt. Un es izstrādāju anketu, aizsūtu parodēt anketu no atbildīgajiem personām. Viņi saka, nav, visu var saprast, bet tu ziņu tu uztais literārajā valodā arī. Un tas ir arī viss. Vot te ir muna kasdīna. Par manu latgaliešu valodu es esmu tiešām pateicēbu parodā Katoļu baznīcā, jo te bija vienīgo izstāde, ko es apmeklējot manā pusī, Preiļu pusē dzirdēju latgaliešu valodu. Un es dzirdēju ļoti skaistu, ļoti izkūptu, var teikt, skanīgu tai skaitā, jā, un no dažādām personām, lielas kopīnas, jā, nebija tī 10 tikai cilvēki, tī bija, kā es saku, 200-300, un tai skaitā arī mana vecmama, kura arī naprota citu izlūksni tikai to, ko man īlika, jā, latgaliešu. Valodu. Jā, un tad arī, teiksim, es to paēmu leidzi, bet, protams, kā pa dzēvi ir sanocis, teiksim, kā pateikt, ieguldētīs 11 valodos, un tad es esmu izjutis to, ka tomēr te ir munā valoda, kurā dzimst idejas, kurā dzimst kaut kas tāds, neikdīnišks un napīspīsts pirmkort, jā, un ik pa laikam to arī atsaverīs vairāk, un kā arī Rolands, man arī pašam bija tāda gadījumi, ka tu vienkārši napīfiksē, kā tu runoj, un man pīnāk cilvēks, ka tu ko jūs tur sacējot, un tā toļa, kādā tas valodā ir, un tā, un es saku, nē, tas ir latviešu, mēs tā saku, mēs savaidok sakam, un tam līdzīgi, jā, un tu jūtīs tāds breivs, bet, protams, arī man nocās Reigā, kaut jau 11 gados aizējot tu akcentu vai ne, dabot pa mazu, bet visu cīņu manai retorikas skolotāja Antonija Apalē, kura bija arī latgalīte, radioteātrā, režisora ļoti slavena, un viņa tiešām nostiprināja to, ka latgalīšu valodā, ir savā ziņā, kā teikt, poroka par citām, teiksim, pat valodām, ko tu apgīvsti, tā pašā, varbūt, ka mums kodreiz patika latīņu valoda, vai kā jauniešam angļu valoda, un tas tādu nostiprināja apziņu, ka jau vajag kūpt arī, un, protams, arī vairāk nabaidētīs izmantot, kas arī munā sfērā reizēm ir tāds diskutabls jautājums. Mēs dīnā runājam latgalīšu valodā, bet dēļ kam tieši te Latgalijā ir svarīgi runot latgaliski? Nav svarīgi latgaļa vai latgaļa, vienkārši svarīgi runāt savā dzimtajā valodā, un man pašam cik ļoti bieži ir gadījis, ka tu eji vienalga Smiltenē, Jelgavā, Reigā, paiest pušdīnas restorānā kaut kur vienkārši, tu kompānijā savā baudams, tu uzjautāji arī vīsmīļam. Atnesiet lūdzu iedīnkart, ja? Es atbildu, tu vasali latgalīši, saprotīs, un tu izreiz esmi saskarsmi, un tas var tāds, connection, latgalīšu valodā, visi savieji, viss notiek. Ja es būtu prasījis latviski, tad mēs to izpējams, ka arī to I paliktu nepazinušies, kurienes eši no Bierspils, un par to nav svarīgi te runāt, svarīgi ir vienkārši runāt, un es nesaprotu, par ko dūmes sēdies, nerunāju latgaliski, es nesaprotu, par ko
Te jebkurā tikšanos žetonu vakarūs vienkārši cilvēki nerunāja latgaliski kaut kāds stereotips vai baiļa vai kas, tas ir kaut kāds, vai učkiras cilvēks līkos, ka izreiz, ka tu esi latgalīts vai ka latgaliski runāja. Man tas ir nesaprūtami. Par to jūrunāja busur, kur vien var, protams. Biznesa vidē tev ir atkal jābūt lojālam un savos interesēs. Tu esi spīsts runāt arī citos mielēs, nevien arī latviski, bet arī angliski, tā skaita arī vēl citos valodos, bet jā, jūrunai. Vienkārši jūrunai. Un ne jau uzspīst. Ja cilvēks saka, ka nesaprūti, tu arī požas liedzīs uz to, ka, tu nav to, ka tagad pats vainīgs, ka tu nesaprūti, es turpinošu. Jebkura valoda ir bagoteiba, un jebkurā valodā ir savi likumi, tradīcijas un vērtības. Un tādus pievedumus, kas ir pilnīgi atšķirīgi, uztverami vairokos un timā pašā laikā arī šimos divos latviešu valodas paveidos, ir gana daudz. Piemēram, šonakt man atsūtīja Iveta Seimānova ziņu, citu starpā tas arī ir tas viens no vārdiem, ko man aizroda visu laiku arī no zemesardzes īrakstos. Lilija Limana ir tāda ilgu laiku strādājusi bibliotēkā ar retajiem fondiem, ar retajiem gromatām, absolūti erudīta sīvīte, un ja ir raksta, man jau patīk, kad vecvārdus aktualizēja, bet es visu laiku biju polīcinota, ka kasdiena ir Ilgas Šuplinskas izdūmojums. Kasdiena ir absolūts vecvārds, jā, un brežim, es ar te arī jūtos, ka es esmu tikai eksperimentāls kaut kāds gadījums, kas no vienas puses nazabēst runot, nazabēst pīdovot idejas, kas varbūt dažreiz nepateik diezgan strukturēti tū daru, un tad man vienreiz Marta Latkovskatāja sacēja arī vienā no sajītim Latgaliešu kultūras biedrībā, es saka, Ilga, tu tomēr domāji nekai latgalīts, es saku, par ko? Par to, ka tu diezgan loģiski un otri un analītiski izsacināji lītes. Tad es te padomāju, baigi dīvainais secinājums, bet gudīgi sakot, bieži viņi tā ir. Ievēroja, ko Rolands pascēja, tamā brīdī, kad viss ir biznesā. Izlītoja to valodu, kuru vajag. Es drusku esmu nikna visu dzīvīs biznesu, īpaši milzdīnos par to, ka itē ģeopolitika, kas ir milzdīnos, nav nekas cits, kā lielūs valstu bizness. Un tad man tas vienkārši plieš pušu par to, ka tad gan valoda ir atkal te vērtības puse, kas tev var aizvest iz sātu, var aizvest atpakaļ pie tavu sokumu. Un par to tas ir cīši svarīgi. Man īstenībā ir atmiņā gadījums ar Andri, kuru mums bija, es esmu no Preiļu puses, tur ir bišku atšķirēgo, kā vārdu nozīmē dažam lītam, un es atceros par sātu un dvoru. Man bija grotai pieņemt, ka šeit ir dvors, nav sātu, un es saka, buškas sātu sajauca. Es domāju, šausmas Andrim mojos īliktis aiteņi sajaukuši uztabu. Manai vecumā Martai pat sokumā sataisiet kaut ko vai, un tad viss tā, saka, Guntar, tu sātu sajauca, saproti? Saka, jā, uztabu kaut kā tāpēc es apēdu, vai ka, saka, nē, žūgu, to, kas ir... Sātmeli. Jā, tieši tā, un, respektīvi, man primārais ir bieži vien, es izejot no tos situācijas, tomēr meklēju sirds valodu, jo, teiksim, ik pa breidim arī cilvēks atnokot, protams, ka es namieganošiem uzspīst, varbūt, teiksim, savu nostoju, jo, teiksim, ir situācijas, kur arī man tam pašam Facebookam saka, kāpēc tu neraksti latgaliski, es saku, man ir liela auditorija itāļu, un viņam latviešu portulkoja vai ne Google Translate, latgaliešu, diemžēl, viņam ir bijuši, ka man atsauta, Guntar, kas notiek, jo viņam portulkoja tā, ka tur, smīklīgi, vai arī kuriosi godos, un ik pa breidim tie mīlestības valodā prosīzīt arī, varbūt no savā aspekta, kas mums latgaliešiem bija pat porspīlāti, teiksim, tā, ka mēs bieži vien daudz estai skaitā, ka es varbūt nalītoju, bet ik pa breidim atkal tu atsagrīzīs pie saknēm, jo tas ir aktualizēts un nav sliktai. Un arī Eiropa, ja mēs veramies uz Eiropu, tad droši vien, ka ir skaidrs, ka jau no 20. gadsimta 70. gadiem, citu starpā pazateicot postmodernējai domāšanai, citēdais izpildāja priekšplonā. Un tas zīmoja, ka jū varēja lītot pilnīgi visos sfēros, sākot ar literatūras, kultūras, mākslas, arhitektūras izpausmēm un timā skaitā valodām. Un droši vien, ka Latvijā tas viens no šķiešļiem ir tīši tas, ka joprojām nav ratificēta reģionālos un mazos valodu harta, un arī par ko
pateicot mūsu etniskajai situācijai un kompozīcijai. Bet arī zinotniski ir pierādīts 2008. gads, lielākais pietējums. Latgalā ir trilingvāla situācija. Timā laikā bija teikt, ka 68% zina latgalīšu, 98% krīvu un kaut kādi 95% latvīšu. Ja timā laikā būtu izmantots moments, ka cilvēki, kas runāja krīviski, runāja arī latgaļiski, un tas ir normāli, mēs būtu lojālākā sabiedrībā arī tāna. Un te pretestība taida un infotelpas dominēšana, kas nok no austrumiem, būtu krītņi mozoka. Bet divam žēl tas ir pamanāts drusku par vēlu. Nu, man bija itāļiem arī tādas situācijas, kur es nezinu itāļu valodu, jā, bet es vienalga runāju savā dialektā, jo Itālijā ļoti daudz dialektu, un mums bija pat tādas diskusijas, ka man atbrauc kolēģis no Rūmas, es Venecijā studēju, un viņš saka, zini, tu nepareizi itāliski runāji. Saka, dīvaini, man arī likos, ka tu nepareizi itāliski, un mēs gājām pie vītējo, jā, bet viņam arī tomēr ir tas respekts pret to centrālu. Nu, protams, ka kaut kādos situācijās tur atkal sokās tos porpratumu lītes un kaut kādas grautības, jā, bet es atceros, ka tas vītējais saka, nē, nu, zini, es esmu lokāli patriots, Guntars runāja pareizi, Mosejā, jā, nu, tie ir, kas saka, galvaspilsētas, jā, un kurā vītā tu atrodies, jā, es saku, es esmu galvaspilsētā, es tomēr cenšos, bet tādā ziņā, ja tu esi pie manis atbraucis, jā, nu, tad pīdur, lai tu nesaproti itāļu valodu, es vienalga tev runāšu visu dialektā, un tā imbeja, un es esmu emocijas itāļu, un jūs, jā, literālu vai kā saka, viņam ir arī ar valodu, teiksim, ļoti sarežģīti, viņam ir arī rakstu valodas tos formas, ja, kur avīzēs tikai lītoja un reāli reizēm no molas ir grautai saprast darbības vārdus, ja, ka tur likās pilnīgi cits kaut kāds darbības vārds, bet nu imti pieņemts, ka tas ir rakstiskais avīzēs periodika un tam līdzīgi. Bet tas pats jau Gunter arī ir latgalīšu valodai, tā kā es mocījos vēl vidusskolēs kursu, Ludzas sporta skolā futbolu spēļu, un nu ko, mums baļķi nav sava izlūksne. Jā. Nu, ko jau pareizi dialekts, jā. Kursu atkal savs, Ludzā vēl savs. Un te ir tu ko bišķi izvīts, nu tu ko par mani, ko? Jā, es tā kā jūs kai. Un tas tāds, jūsu dzēvīt ir bejis. Tagad uz mums es arī tad jau neuztveru, ka vai nepareizi runāju, vai es nepareizi runāju vienkārši, bet tas tāds bija, tā aizrodīšana. Bet taisnība ir, un mēs poši nedaudz jau sevi tā, savainojam, jā, jo es arī atceros, ka uzreiz tur, kurīnis tu esi Leivonus, tā runāju, Prēļus, tā, jā, tur Rēzeknī, jā, tā, un tad, pasasmējās, un tad atkal tev ir tā kā nedaudz pretestība, atkal izpausties, jo likās, kā ir pareizi. Jā. Nā, puišas jūs atvilkšu atpakaļ uz divam lītam, jā, pirmām kortām, ko dara Eiropa. Eiropa, lai arī Itālijā, tu saki, ir respektē literāro, bet te man ir protā Nikola nav. 2004. gads apmēram, Dagdas, nevis 3x3, bet vasarošanas nometne. Un, ja es saku, Vocijā, ja cilvēks runāja bez akcenta, tas zemojas ir no 3 īstoidam. Vai nu ir politiķis, vai nu ir diktors, vai nu ir žurnālists. Un visi iz jū verās ar skepsi, jo tas zemē tam cilvēkam kaut ko no tevi vajag. Tas man palika tik spilgti protā, ja, ka principā Eiropa, ja tu uztver kā garšēgu valodu, ja dziert, no kurīņas tu esi. Tas ir pirmais. Par pareizumu mums pošs stosts, Covid laiks, es esmu ministrijā, vuicūs privātas stundas angļu valodā pī trimdas latvītis, kas ir tovāk lasīt pīkratus arī strodot, un es tī kaut ko saku un uzreiz tā, no ziņā, es vispār gramatiku nezinu, man nav bijis angļu valodu skolāņi, augškolāņi, kur es saku, kas jūs visam latviešiem pat taidu mozumu pīgaršu? Es saku, tev taču nav svarīgi visu laiku te gramatika, tev ir svarīgi sarunot, tev ir svarīgi pascēt savu domu, un mūsim tas vai nu mozajām tautam, vai nu tieši Latvijā, vai nu no latviešu skolotājiem tas ir gojis. Bet tu zini, tu visu laiku redzi tu sarkano pildspālu, tas ir šodien sarkanā, bet es jau nalītoju tu sarkano pildspālu tikai par to, ka man redzīs, tu nogalinoju tu dūmu. Nu pat, ja es loboju, es kodreiz man arī beitais prīks derētu. Es derēju to ar malnu vai ar pretēju, bet ne ar sarkanu. Jā? Un tu izreiz saki, kas ir pareizi. Nu, nav jau tā, ka nav variācija valodā, jā, tas visod ir, bet ja mēs gribam, lai tu valodu vuica školā, tad nevar būt tā, ka visi vuica, katrs savu variantu, tad vispār sazarakstēt nevar,
Ja? Mutisko aiziet, bet rakstiskajā, kaut kā tīri jozavīnojās. Škola vai skola, tie jau mēs esam dvors vai sāta ir, jo es domāju. Runājot par bārnīm, ko īmociet bārnam mīliet latgalīšu vordu? Ja būs pasauli runāja savādāk, ko bārnam īmociet patikt runot latgaliski, darboties latgalīšu valodā. Ko tu savā ģimenē, ko tev sajūt, vai tavi bērni arī skolā runāja, ko tu runāji? Bērnu durzai Meinardām 3 gadi, Keitai 1 gads un Lauma ir 6 gadi. Lauma jau ar mani išpļaudos arī latgaliski. Jau purguistis periods, kai latīšu valodas purguistis latgalīšu. Ne 100%, bet cenšos bērns. Un nav vajag mocīt, manuprāt, te ir, kur tagad mēs ļoti varam iebraukt auzos, ja to drīkst sacīt. Man tā uzstos tajā Baļķnavu skolā, tas tiešām bija, jīm aizlīdza runot latgaliski. Jūs sauca starpbrīžos līnijas priekšā un sacīja, it runāja latgaliski. Tas ir biļnīgi visā Latgolā. Nā, visur tas nebija. Es zinu cilvēkus, kas tur nebija. Lēkuma to pašu stostēm un stāvs to pašu stostēm. Biļnīgi visur padomu laiks un augstākajā izglītībā līdz pat 80. gadu beigām. Daudzi tu, teiksim, Ilgatovi vīnaudži, daudzi tu pat nezinu tādu faktu. Kaidu? Pat tu, kā sauc līnijas priekšā, kad tu runāji latgaliski, kā nadreikst. Nē, muņā vidusškolā arī runāja, no tādu nabējām. Timā pat laikā, tī cilvēki jībēji, gojies pretī, jo tu tie nadreikst, mēs runosim. I runova, i rezultāts ir, kur viņš siet, kur es esmu purgojis, es arī runāju, un man namocīja neviens runot. Vienkārši es skatījos, es stāvāju iz motisko, es spūguļēnos, tas ir dabīgi īgojis, un ja tu soksi speciāli mocīt, vai arī tagad politiski kaut kodā veidā tu valodu uzspīst, lai tik mēs neiebraucam otrajā grovē, kā soksīs, ka cilvēkiem antipātija, mums uzspīš, mums varbūt nav vajag. Te jābūt ļoti dabīgai, toda, koda ir bijusi dabīga valoda, ja vienkārši jūlītai. Un mocīt, jo īmocīt, Es no zinātnisko redzīņu pascīšu, ja valoda ir tikai sātas funkcija, kā Rolands tū soka, un nav dabiskos vidis, vai dabisko vidi ir tikai upētā un atsevišķos pasaukumos, valoda nomierst 3 paudzos. Mēs tīši beidzamies atkārtot tautskaiti itamā breidī par to, ka tad, kad mēs panocam tū tautskaiti ar Viļamu sazrakstītās godu ar visādām dažādām īstoidām, mēs redzējām, ka mums ir beidzotī 8,8% un mēs vismaz kaut ko varām pīrodēt. Tagad vecāko paudzi ir aizgojusi. Un ja valodas nav skolā un ja valodai nav utilitāros funkcijas, jai vienkārši izmirst. Un citas starpā taitas notiek pasaulī. Kas jau var globt? Digitālais. Un mums tagad ir tehnoloģijas, kas zēmoja, ka lai arī tas Google Translators vēl ir slikts, tūmār mēs strādājam pie latgalīšu valodas tezaura, tūmār mums jau ir pirmo versija, tu pazaverīs, kā es iztulkoju, piemēram, es strādāju ar monitoringu, un es veros, kā krīvu valodu porceļ iz latviešu valodu. Tī ne tikai moti ceļās stovs, tī vispār nevar saprast, kas sarakstāts. Ja? Lai arī lela valoda varēzētu taču būt kaut kādai īstrodnē. Digitālajā laikmetā mozos valodas ne tikai ir topā, jos patiešām var izdzēvot un atsateistēt. Te ir pīvīnoto viertē, bet bez pamata apvīcības skolā neizdzēvot. Manā pieredze ir ar latīņu valodu. Te ir mākslīgi uzturēta valoda, bet es negribu teikt, ka tāpat būs mūsu mīļajai, dorgai dzimtai, vai ne? Bet uz to diemžēl, jo es arī redzu, ka jauniešiem pat īstenībā ir problēmas ar latviešu valodu. Precīzi. Es nezinu, es tomēr arī pieslīdu tam, ka kā to risinot, vienkārši ar vuicēšanu baigu skolos, var pretēju efektu dūt, bet kā pareizi atkal digitālo video un kultūra, jā, sevišķi mūzika, māksla, teiksim, ja tamā visā īlīk tiešām sirdi un savu identitāti latgalisku, tad te var panākt daudz vairāk nekā kādas skolā stundis īstenībā. Bet kaut kādā veidā te gramatika, protams, ir jodūt, un tas ir ļoti smags jautājums, jo cik es arī
arī atceros no tiem jauniešiem, ar ko man bija saistība, kad parodījos Lementers, jā, man bija ļoti daudz saudzēbu, bet ko es redzu katoļu baznīcā, jā, man ir gadījumi tādi bijuši, ka tomēr te toļok nūdošana, jā, kad man atnāk jaunieši reizēm, nav visi, protams, un palīk ar viņu tādu mozog, saka, nē, mēs latgaļiski niko sok, tā skaitē tavs mils, un es skaita latgaļiski, jo vāc mamma īmots, jā, un es pat nezinu, ka tas ir latgaļiski, bet tādi, nav tādu daudz, jo redzat, piemēram, ir ģimenes, kas dzēvoja, kā teiktu, Salaspilī, Reigā, ja, un jūs atbrauc visu dara reliģisku šeit, ja, kuri dzimuši Viļakā, ja, un protams, kas ir pirmais školotājs, ja, te ir vecmāma, vecvecāki, ja, un tad, kā īļīgi, tā tas teik nodūts tolok, bet atkal plašok, vai es pats kodreiz pie to pīnoks, jo, protams, ka te vide ļoti nosaka, jo, kā arī man Itālijā, es arī soku dūmot tajā veidā, kādā man ir vide uztverama, ja, un ja man itāļu vide, tad es arī itāliski domāju, itāliski runāju un itāliski arī izpaužos. Jā, bet varbūt tikai piebilde par to Norvēģijas fenomenu, ko mēs visu laiku pīmanam, ir jaunnorvēģu valoda un bukmols. Proporcija ir apmēram 15:85, obas ir obligātas skolā, jā, pēc tam otru arī nalītoja, bet nav nekaidas pretestības pret to, ka jūs obas tīk pasniegtas, bet pēc tam, ko jī dara, jī visus populārokūs jaunokūs seriālus, vai nu tulkojumā otrā valodā, vai nu arī līk titrus. Un tas pats Arņa fenomens, jūs taču pīmanat tu hokeja maču, nevienu vien, ko jīs īrunoja latgaliski. Tas bija vienkārši interneta hīts. Tad mēs nevaram mīt vienkārši caur Lementaru un dažam ceļa zēmēm, ja tas ir materiāls, kas aizrauja cilvēku. Un, piemēram, tie ir seriāli, ko tagad diemžēl lielāko daļu verās. Un hokejs, ar ko mēs visu laiku maijā visu lielāko daļu arī dzēvojam. Tad arī tie, kas klausās pornovadā, Arņa īrakti, saka, kā es skaņīs, ir dziņas diktors. Jā? Tas ir tas, ka tas ir finansējuma un attieksmes vaicojums. Es nebā neko citu tī nav. Es tev pilnīgi piekrītu tam, ka tie valodā, to, ko mēs zinām, ka jau mozok lītoja, caur to lobu, ne jau caur uzspīstu, bet caur to kičigu, ko jūs sacīt. Tas aizķer. Mani klases biedri vairu kibēji, jā, tī, kas neviena vārda naruno latgaliski. Es esmu polīcinots, ka arī ar saviem bērniem narunos latgaliski. Bet tas bērns uzreiz, kad atbraukt pie babas vai pie dzēdes baļtno vai izsidēja kuru vītu, ar dzēdu parunos, un ja kaut kurā breidīs uzķer arī tu, rekur feins seriāls, jau klausīs latgaliski, un saprūt, jam neatkarīgi nu vacoka, vai jūs runāja, jam pašam, ko personībai var palikt interesanti tu valodu apgjūt. Bet, ja jūs uzspīs skolā, mēs, grūši pasciet, ja? Bet timā pat laikā pie mums, tā kā vēl prezidents bija Levita kungs, es biju kotiņus atbraucis, un es arī paplāpavu, un es ļoti vinkošu, bet pareizu teizi pasciet. Mēlī, lai valodā neizmirtu, runājat latgaliski. Tā jebkur runājat latgaliski. Tī bija prezidenta vārdi, saka, braucat pie mani, runājat latgaliski. Redzi, pagojušajā pašvaldību vēlēšanos parunāja studijā, neko. Pascielē runāja latviski. To, ko mēs esam upītie, tā parunāsim par Ontanu Slišānu. Grāks naparunot. Vai jūs katrs varat pasciet, ko jūsu dzīvē ir nozīmējis Ontans, koda saskaršanos ir bijusi vai kas? Es neko dzīvē nāšu bijis liels dzējuļu skaitītojs, varbūt vienreiz latgalīšu olimpiādi aizsūtīja skaitīt dzējuļi, bet baigis arī nāšu pozicionējis, ko skaitīt jau dzējuļu, bet mūzika gan mani saista, un man ļoti pateik upītes kultūra telpas tos dzīsmēs. Ja, kas ir, teiksim, arī ar Ontona vārdiem, tos dzīsmes, kuras ir vai arī, kas ir zināmi muzikiem, sarakstītas dzīsmes ar Ontona vārdiem. Tas gan man ļoti simpatizē un patīk, un ļoti, ļoti cīnu to, ka tas cilvēks, tavs dzets, ir atstājis aiz sevi tādu lielu bagāžu, kas ir dzējuļu krojumi, un ne tikai, laikam, kas kaut kas jiem cilvēkam darāts. Pats, ja tagad prasīsi uzskaitīt dzējuļi vai kaut ko, nebūs. Nezinošu. Es neprasu, es prasu, vai ir bijusi kāda saistība. Saistībā, Tik vienkārši baudu mūziku, kas ir ar Ontona vārdiem. Jā, man noteikti ir daudz spilgtu atmiņu.
Varbūt viena no pirmajām tādām, kad es jūs satiku realitātī, te saistēt ar zinotnisku darbību, par to, ka Antons bija izdaļāja konferenciju un stostēja par bērnu literatūru latgaliski. Un tad es atgodoju, ka lītuvīšu kolēģis bija sajūsmā par jo veikumu, tas tāds varbūt tāds formālais, bet Antons ir latgaliskuma zeime. Īstenībā man redzīs, Oskars Seksts precīzi ir pascējis, ka te ir mūsu kotra, te tā kā, vidabolsa mārs, cik ir vai cik nav to latgalisko, un ja brēžam, man redzīs, kotram, kas tīpa priekšu maisās, gribīs nūskrīt kaut kur pa ceļu un pascēt, viss itamā breidī man jau gana, tad tā kā atsagrīzīs pie Antona un padomāja bet, es vispār biju viens principā tamā laikā. Ja katrs bija kaut kur klusaņām kočku darēja, bet tā skaļai, porlīcinoši, uzstojēgi, ar katru gromatu, ar katru savoktu dzīsmu, īstū darēja un neviena vorda slikti nescēja. Un man redzīs, jo lelums ir jūsu saimī par to, ka Slišānu dzimta, ja katrā dzimtā vismaz puse no to tiktu paveikta, tad mēs esam atkristu vaicojums par obligātumu latgalīšu valodai skolā vai par to, ka jai apseikst, par to, ka tas būtu milzīgs spāks. Bet vistīšoko saskara man tagad ir arī ar Madaru, mēs arī izteņa braucot, pazavēram iz Brieksnīņas kopim, pareizi es saku to nosaukumu. Brieksīne. Vot es visu laiku domāju, ka tī kaut kura vīna burtatī man pa daudz ir, un voru putreņu, vai kača suņi īnaidā, vai kāda cita dzīsma skanēja, mūsu sātā, tos skaņ, varbūt pat vairakai bez PVN, vai tevis poša, vai vēl kāda cita izpildēta dzīsme. Man kaut kādi 11 gadi atpakaļ Aglonā bija konkurss Neaizmirstu, kas arī vietējos nozīmes tāds ļoti svarīgs personāžs, un tur bija pieminēts, un es atceros, ka mēs kaut ko sokam cilot, un teica, ka tas ir tāds īpašs cilvēks, kurš ir ļoti daudz ko savocis, un ka tikai atsaklosīs pēc tam, to es atceros, kaut kā mēs sokam runot un pieminēt, un redzi, napagoja pat gadsimts, ka es esmu šeit, un man ir izpējas būt dziļumā, vai teiktu, gan dzīdot upītē, vai ne, vai ceļot virs augšā to visu montojumu, ko es ierakstējis, un es varu teikt to, ka es dziežot tagad par viņu nožāloju, ka es nanupirku kodreiz diktafonu, jo man arī bija tāda doma daudz ko ierakstēt pirms 25 gadiem, varbūt ne tik to valodnieciskos puses, bet tieši garīgu montojumu un tos visus cilvēkus stostus par padomu laikiem, par katoļu baznīcu, par, arī kaut kurā breidī par latgalisku identitāti, jā. Tā es gribu, lai jūs katrs izceļat vīnu latgalisku vārdu, kuru jūs gribētu dzirdiet ikdīnā lītojam bīžoki. Paskaidrojiet, ko pēc to izvēlējāties. Es varu sokt. Man ir viens cīši, ne tikai mēls, bet tevs vārds, un tas ir vidabols. Un es jau absolūti konsekventi lītoju savus tekstus, un daudz visot prasa, kas tad tas ir? Es saku, kā sirdsapziņa. Tik skaisti, tik precīzi tas skaņ. Es gribētu, lai tu varbūt pat nelītoji tik lielā mārā rakstiski, ka katrs cilvēks atsagrīžās pie to, ka jām ir vidabolsa mārs. Ka jām ir, jo dzēvoja, jo dūmoja, jo sareikoja saskaņā ar vidabolsu. Es mēģinu izdomot, es baigi nekas protā naiet, bet pirmīs, kas īgo protā, vasals, tas ir principā, te ir cīņa no otros puses, kas tu ko, ja latgalīti saka vasals, ja pretī tev saka vasals, to tas cīnēja tevi, ko, cilvēku, kas ir no Latgalis, un timā pat laikā vārds vasals, es sev nasa ļoti daudz lobo, es principā būsi vasals, labs vielējums, un lai izskandir, ko nā. Ne.
Man atmiņā ir, ka tas itāļiem moca kaut ko no latgaliskojuma. Ļoti patika paļģis, jā, un tas arī reizēm domāju, ka vienmēr jau Mota Terēze teica, ka pasaulē ir bots pēc mīlestības un pateicības, ka vienmēr ir naskatoties uz savu pieredzi, ja vārds pateikt paļģis Dievam, paļģis dzēvē, paļģis tev kaimiņu vai paļģis tev dorgais draugs, un tas tāds ir vienmēr, kā teikt, aspekts, ko vārds atjaunot, un arī latgaliski, jā. Tas bija otrīs vārds, kurš arī pa protu skrieja. To viens no vārdiem. Bet redz, kas ir, piemēram, arī tagad bija boņuks, no? Un ja mēs uz skatuves paaicinām kaut kādu valsts veiru vai valsts dāmu, ja pasaka vasali latgalīši, vasali gora, sīta troki uzreiz aplaudējas, redz, es izavujcies, divu vārdus pastīt latgalīski, aplaudēju. Tā kā mēs saprotam, ka es, malacīts, cīņa, mūsu puses ar aplausiem, atkal arī tādā publiskā pasaukumā. Jau iepriekš sacīja par izasociēšanu uz latgalīšu valodā, ka vīglok, vai to vusīm jūsīm ir, ka dūmot, izasocietīs ir vīglok latgaliski, niko latviski. Ja drīkst, tad es, man viennozīmīgi dūmot ir vīgļok, izasacīt ir vīgļok, bet ko es tagad ešu pītvirs, man teiksim, atkal runājot par darba lītom, vajag rakstīt kaut kādu līgumu, kas ir ar juridisku pīsitīnu, piemēram, Derējumu valoda. Derējumu valoda. Lītišķo. Lītišķo, tā skaita arī, jotrunēt dažādīti juridiskī punkti, normatīvi akti un mums. Tādā gadījumā, ja ir jūraksta, tad es pītvirs, ka iespējams, ka ir vīgļok arī rakstīt latviski. Es domāju, šis latgaliski, bet tu teikumu tu veidoji latviski, un tad tev kaut ko tu aizīt. Un tu saproti, latviski tu esi uzrakstījis, vai sakarīgi, vai nā, beigus tu loboji, bet ja rakstiet, tad ir latviski. Ja runot, un uzreiz tagad jautājums atbildēja latgaliski, automāti ir latgaliski. Jā, tas ir atkarīgs no situācijas, pilnīgi precīzi, valodā ir daudz funkcijas, un, piemēram, zinātniskajā valodā bieži viņi, konkrēts pievedums, pagājušajā gadā mēs bijām Baltistikas konferencē Viļņā, sekcijā bija gandrīz tikai latgalīši, tiks prezentēji, bet latgaliski mēs runājam, man redzīs divas. Par to, ka arī zinātniskajā valodā ir leidzēgi, izraisa tikai nūzabeistās, tīri termini, tīri sava secība, un skaidrs, ka tu esi pieredzi gan skaitēt, gan rakstēt pamatā literārajā valodā. Jā. Tā ka tas viss ir atkarīgs arī no tos pošas funkcionalitātes, kādu valodai tu dūt. Nav tā, ka visos sfēros ir attīstīta. Man vispār, ja es tā pasaku gudēgi, tad manā pirmo valoda ir itāļu valodā informācijas, kā saka, informācijas daudzumā, ko es uzņēmu ikdīnā, kasdīnā, kā teikt, latgaliski, bet jo reāli es nesekoju Latvijas mēdījiem, ļoti maz sekoju, man ir prioritāte itāļu, dažādi baznīcas mēdī, un mums jau arī, nadzēvos latīņu valodas, tagad ir porīts uz itāļu valodu, un tad tu pati ir ļoti lielu saturu, tu arī jau kurā breidī, teiksim, varbūt arī kaut ko producē jau ne latgalisku, bet arī itālisku kaut kas, jo es esmu pats pamanējis, ka man cilvēki reizēm paprasa, un tad tu nezini, kā izteikties par to vārdu, jo tu zini, ka tā jūlītoj, un tad, protams, tomēr ar kaut kādu laika breidi, ja tev ir atkal, kā teikt, baznīca, latgalisko vide, tad jau, protams, tev aiziet latgaliski, bet atkal tu gatavojoties, tu patierē tādu saturu, un tas ir itāļu saturs, un tad jau ir, tā joporslādzas reizēm, Roland, tu sacēji, rakstiet latviski vīglok, bet tas nozīmē arī sazarakstiet to arī, vai tu sazarakstīs latgaliski? Ikdīnā? Ikdīnā, ne? Tikai un īgi latgaliski arī ar valsts veirim latgaliski rakstu. Ja es zinu, ka pretī ir latgalīts, es viennozīmīgi latgaliski rakstu arī visus esušos čatus, bet tu, ko Gunters pīminēja, un te ir ļoti svarīga līta, pēc to brīža, ko ir socījis karš Ukrainā, tad arī mūsu saimniecībā, kotiņus, piemēram, ir Ukraiņi, ir 4 ģimenes, un ko tu saki, lai te publika spātu uztvertu informāciju, un lītumā Google Translate. Iepriekš viennozīmīgi arī darba visas lītas uz latgaliski, tik žīmā, tik klausīs, tas būs,
Tagad tu ļoti bieži tu dari latviski, lai tas cilvēks sev vajadzīgā valodā spētu portulkot. Un tas ir, un narunājot par to draudu, kas ir vispār runošana ikdienā pēc ukraiņu īnokšanas kotiņus, mums krīvu valoda saimniecībā ir pazarodējusies, kas iepriekš vispār nebija, pilnībā nebija. Tagad, ja ir ļoti cilvēki, ir runāju krīviski. I cenšos varbūt kaut ko arī mocītīs, bet cik gadu jau pagojis, izrodiešanos, ka tagad latviski runos nav. Un tas ir draudz, un es pieļauju, ka ne tikai kotiņi uzņēmums ir, teiksim, itodā izaicinājumā priekšā. Un jaunieši, kas dzīd, teiksim, baznīcas dzīsmes, jau tulkoja no angļu valodas, un reizēm jau atmat to tulkošanu, pat jo им ir vieglāk dzīdot jau angļu valodā, jo atkal portulkojot latviski, narunājot par latgalīšu, dzīsmu, kaut ko izdarēt, vai ne, tev arī pīpēļa laiks, un tad tur jodomā, lai, kā zināms, vai ne, tev, lai nebūtu tāds tulkojums, ko tu nav izdzīdot, un tad viņi vienkārši atmet, un ja tas ir kaut kas ļoti elementārs, kaut kāds teikums, kaut kur to vienkārši dara angļu valodā. Un tāpēc es saku, ka ir vai jābūt kaut kādam, tur palīgam, lai tas izdotos vieglākiem vai kaut kādai grupai, kas var palīdzēt, konsultēt. Man arī prieks, jo citu paldies dažiem labiem latgaliešiem, jo manā rakstībā nav, man ir pormatuši, ka es baznīcās uzrakstējis kādu paziņojumu latgaliski, tad man īt un saka, itā nerakstā, šitas vārds vispār nalītojas, šitai vispār garom, un ko tu vispār te uzrakstēji, un tā toļāk, jo man liekas, es saprotu, es uzrakstēju, tur svietēt to ūdeni, jo nevajag tur bost rūku, bet kaut ko tā. Un tad es saku, labi, uzraksti, tu uzraksta tā, ka es nesaprotu, es ar tiem visiem mīkrekiem kaut kādu. Bet tā ir realitāte, tad mēs atrodam kaut kādu vidusceļu. Tas ir veicams par valodu skolā. Par to, ka mutiski, kā es jau sacēju, mēs visi varam runot, bet īstenībā rakstāt, es cīši ceru, ka vēl mākslīgais intelekts mūsu vitā to nedarās. Un timā pašā angļu valodā, piemēram, es arī ar sarunu lūdu tīku galā, bet tad, kad man vajag sokt rakstāt, man jai nav bijis skolā, man ir diezgan pagruši to darāt. Tīši par to, ka jai tī nav bijusi, bet angļu vide ir pilna. Kaidu gribi jiem, tu jiem zinotnisku, tu jiem populāru, tu jiem humoristisku. Latgaliski tā nav. Ja jūs būtu pīteikami daudz, tas arī būtu savaižok izreiz. Saprotu, mēs runājam katru savā izlūksnē, rakstam, ko gribam, ko sajīt, bet par lasiešanu tādu atbildam godīgi. Vai lasiet latgaliski ir grūšāk neko latviski vai kodā citā valodā? Man ziņas ir grautāk lasēt, jo man arī sauta ziņas latgaliski, un reizēm es redzu, es varu pat pateikt reizēm, kuras vītas man raksta un tā toļāk. Un sevišķi, ja tos ir ļoti garas ziņas, kur cilvēks raksta kaut kādu problēmu un apraksta gan reišā 4 lapusi man internetā, un īdziļinoties. Bet es parasti atrasinoju tā, ka es saku, varam sazvanētīs, lūdzu, Man nav problēmas skaitāt īstenībā. Tas ir tā sen pīrasts un daudz porskaitāt. Piemēram, baznīcā kaut kādu svātu rakstu lasīt, nav nekādu bādu. Zināmu cilvēku lūka čats, nav problēmu, bet ko tu, Guntar, arī saki, tīt molas ar drusku citu pīsitīnu, tad, protams, pūšu vārdi ir izaicinājums, bet tas to, ka nav sarežģījums. Daudz cilvēku sacēja, ka arī Boņuka ito goda programmu nesaprata. Mēs ar Arņi pat pīzdaļājām raidījumā, kurš bija taps par pamatu tam, ka nocis sūdzības par tīšraidi Latvijas televīzijas ēterā, un cilvēki nesaprata valodu. Redz, bet kā ir to saprašana parasti ir man redzīt? Drusku. Es arī domāju, ja skatēšos lībiešu raidījumu, es arī nesaprastu. Paga. Mēs runājam par baltu valodam, un ite ir viena valoda, kurai ir 2 rakstu tradīcijas. Lībiešu ir somugru variants, pīdūt, tu jau paiemi. Tādā ziņā, ka, reizēm jautājums, piemēram, man jau arī brauc cilvēki, un arī no tos puses ventiņi, kuri runāja ar galūtnēm noraujot, un tad ir, teiksim, ar cilvēkam, kam ir pamatā, te bijusi lībiešu valodā, un kur mums prīstars Andres Prīde, ir apguvis lībiešu valodu, un tad es reizēm domāju, ko darēt ar viņiem.
Nu, redzēji, Mirdī bija arī divkalpojums lībiešu valodā. vai tu zini, baznīcā. cik lībiski itamā brēdī runāja cilvēku? Kaut kādi 300 varētu būt ar kaut kādām Tas jau ir cīši, kā es saku, ar pozitīvu dūmošanu. Cīši pozitīvi. Jā, им ir pazarodējusies apvicēba. Nē, ko runā, jā, dažas vārdus. Ja tu uzskata par runošanu, tad jā, bet principā sazarunot lībiski, ir līdz 100. Jā, tas, ka īvuicās itamā brēdī, es nezinu, tas droši vien, ka paralēli ir izcinams vaicojums par lībisku arī, bet man jau redzīs, ka mums ir jāpanāk tas, ka latgaļiešu valodu jūs saprot arī visā Latvijā. Par to, ka pīdūdīt, ja jūs ziņat slāvu valodu, un tagad reku ir ukraiņi, kas parunot ukrainiski, vai boltkrīvi, vai pat īpaši pūļi, kam ir rītumslāva un sarežģētoks variants. Jā, varbūt visi jūs nosaprastu, bet man tā redzīs tū virziņa, par ko es runāju, jūs noteikti nojaustu. Vai tad tā nebūtu? Man redzīs, ka tas ir attieksmes vaicojums. To tad jūs lasiet prūtat latgaliski, ļoti labi, bet vai esat lasējuši toikin sarakstes, bet arī kādas literāras gromatas latgaliski vai tos pašas filmas latgaliski skatējušīs, kodas, vai jūs varat īsacēt kaut ko mūsu klausietajiem? Tagad pēdējos, protams, tī fati, par to scenāriju, kas kam patīk, pēc būtības cilvēkam, kam tos romantiskos patīk, kam tos 18 plus patīk filmas, kam patīk komēdija, tad par to neiet runa, bet faktisko to var skatītīs tos fatus, kurš skatītīs vīna vasara dēļ visu, arī to es zinu, ka ir filma, kas tika filmēta Boņoks, tos labos filmas, kas ir. Pilsēta pie upes tad jau arī. Tā skaitā, pilsēta pie upes ļoti arī tāda forša laba filma. Vai grāmatas lasīs? Ir bija jautājums par grāmatām. Grāmatas, uzpār grāmatu lasīšanu nesenāk baigi daudz aizrautīs. Uzpār, to, ka ņemt. Un latgaliski vēl vairāk. Grāmatas latgaliski, var sacīt, ka laikam uzpārnā. Školas laikā kaut ko. Bet dzējuļus. Dzējuļus, jā. Dzējuļi tī skaidrs. Es domāju, romānu latgaliski. Nā. Jūsu pusī droši grāks naporskaitāt Alda Bukša broļus. Par to, ka Alda Bukša broļi ir tik vīglā valodā uzrakstāts latgaliski un ar tik aizraujošu sižetu. Par velti, ja ir tulkoti jau vairākos valodos, un par velti jau visu laiku arī izpirku naudim. Vispār vajadzētu strodot šai te krimināla literatūras žanrā un radāt vēl nokušos, un es cīši ceru, ka es to dara. Tas ir tāpat kā, piemēram, Ilzas Spergas šeit psiholoģiski sociālī stosti. Tas ir šedevrāli, un Annels Lišāne ar saviem 100 Latvijas dečim, vai arī ar savu prózu, Nazakautrajās skaitāt sev, kur spornovadā un literatūras sabiedrībā, jū uzskata par absolūti sopatēga ceļa gojēju. Arī leikuma tī ir atmetusi ar roku un saka, lai ieraksta timā savā izlūksnī, tī jau neko nevar izdarāt, bet Anneli to var noturēt, un cīši reši ir tādi cilvēki, kas var noturēt tū savu līniju, un atkal, protams, ka pazateicot tam, kādas ir saknis. Man pēdējos 3 gados izgoja strodot ar 2 Oskara Seiksta grāmatām un sacējuši, ka tieši pēdējo, kurai 2 žēl neideva finansējumu un kas ir tikai elektroniski, mēs jau esam portulkojuši arī angļu valodā. Es uzskatu, ka apredzējības ir viena no spilgtokajām grāmatām, kāda vispār, kādu es esmu skaitējusi latviešu vai latgalīšu literatūrā. Par to, ka tī pravītojumi ir tik spiecīgi, tik atbilstoši laikam un timā pašā laikā orpus laika, kā principā, es domāju, tas ir jāporskaita katram. Un, protams, man arī suģestējumi arī dzēsla, bet man tā redzīs, mēs vispār itamā brīdī varam runāt par to, ka latgalīšu literatūrā ir absolūts, tādu spilgtu persņēbu laiks, un man cīši žēl, ka skolā joprojām skolotāji varbūt nastrādā ar to modernāko tekstu, par to, ka tīši tas ļauj cilvēkam uzdot vaicojumus. Kas es esmu? Kāda ir mana dzēvis lūma? Par ko es vispār esmu tamā pasaulī? Kādas atbildes es gribu sev gilt? Un kāda ir īstenībā mana dzēvis jāga? Diemžēl ar TikToku un muziku un tikai seriālim
Tas nanoteikti par to, ka jī dūt izrais gotovas atbildes bildī. Par to, ka bilde principā cilvēkam atjem radušu dūmošanu. Gromata jau atver. Nu, man katru dienu jālasa latgaliski divkolpojumā, un mums ir jauna drēša misāļa, kura būs, jā, kā es saku, pamatīgi jāizmantoja. Pagaidām mums ir tā, ka skatāmies vīnu tekstu, runājam citu tekstu, bet tas nav visos gadījumos. Un, protams, svātī raksta Aloiza Broka joprojām, jā, un Kristaceļa visas meditācijas, tos klasiskos jos jau ir, kā es saku, latgaliski, un arī kaut kādi ik pa breidim raksteņi katoļu dzēvē, vai katoļu kalendarā, pīdūdīt katoļu dzēvi, mēs tikai tagad poškistam jau vairs neiznāk, bet jāsaskarās ļoti bieži vien, ja tu vēlies būt aktīvs un ik pa breidim, protams, arī laicīgā pasaulī, bet es teikšu gudīgi, man viņa nav uzrunāja, man ir vairāk tas saucamais, kā teikt, savs burbulis, kurā, nu, kā teikt, jo atbild uz tiem pīprasējumiem, kas man ir, un tad jau tas paliek tādā hobiju līmenī, bet ik pa breidim, jā, ir prieks izlasēt kaut vai dažas vārsmas gan sociālos teiklus, kāds mozok vai vairāk slavens latgalī cīlīku vai pat pordūmas, un turreiz arī no kāda gromata vai, teiksim, tāda, kā teikt, gan vītējo, gan arī toloka, jā, tā kā ir aktīva. Es atcerējos, viena ļoti laba filma ir. Es jau, principā, iera bez valodas, Būrēts. bet es par to arī gribēju sacīt. Bet nokamē, es straumi latgaliski, piemēram, skatījos. Un tas attīsta tu ilgi saki, pilnīgi pareizi, krūmatas losi, un tu vizualizēji pa savam, tu jau mēģini tu scenāriju saprast pa savam, un straumi mēs katrs esam saprast pa savam, es jau latgaliski sapratu pa savam. Un, runājot par Būrēti Maltečku, Jā. jūs ir ļoti labas filmas. Man bija tas gūts jūs redzēt, tad jūs pazuda. Es saprotu, laikam arī nelikumiska darbība timā uzsā. Bet pītos latgalīšu valodas situācijas, tādus vajadzētu taisīt pilnā apjomā, un tas ļoti popularizētu to latgalīšu valodu. Absolūti, es arī izdarāju savu darbu, tāpat kā latgalīšu muzika, par to, ka, ja toreiz Guntis Rasims nebūtu aizgājis iz talantu fabriku un iz visiem tīņu žurnālim nebūtu rakstējis latgaliski, es domāju, arī tavu paudzi tik drūsai nerunota latgaliski. Es baigi ietekmēju to laika jauno paudzi. Tā ka jā, protams, tādi izrovīņi, un Gunciks jau ir leģenda. Jā, vajag projektiņos filmas īrunošanu, bet jau dabēja tāds ļoti harizmātisks un smīklīgs īrunotojs, komentētojs. Par cilvēkiem, kas nezin latgalīšu valodu, kas grib izemocētīs jau no nulles, kur jīm dabot palīdzību, kur jīm meklēt uz tīši saistes resursi kaut kodi, vai kur ir iespējams es īsokšu puišī, ka es saku, var pie sevis privāti darbniecis reikot droši vien. Par to, ka īstenībā, tā kā agrāk ir bijis, un man redzīs, mēs pie to atsagrīžam, ka ir svarīga te meistara i mocekļa sadarbība. Tikai tādā veidā tu nodūt ne tikai zinošanas, bet tos prasmes, kuras gromotā porskaitēt nevar. Reku Māreita, piemēram, cep breinīgus tortus, un ja es porskaitiešu to receptu un raudziešu izcep tēkai Māreita, man nasīs par to, ka ir tik daudz savu knifu, kuras ir vienkoši jozina. Jā. Valodai varbūt ir leidzīgi, bet ja mēs tai pavisam eisai, tad pirmais noteikti, ko jopazaverās, ir tāda bīdreiba kai valodu sāta, un tur ir Snorre Katkonens Svensons, kas ir pazarīpējis, ka ir arī tī īkšā šis te lingvistiskais areāls, jeb latgalīšu urbāno vide, pilsēta, kurā viss notiek latgaļiski, tas ir viens. Tad pazateicot arī kustēbai valoda sadarbībā ar Kristapu Rasimu, tīpat timos lopos var atrast tīši īsocējam, kuri ir īrunojuši un izstrodojuši īsocēja lēmeņi, kur patstāvīgi tu vari izstrodot ar tū materiālu. Tad, protams, var vērtīs arī tūs materiālus, kas ir tapuši jau Rāzaknis tehnoloģija akadēmijas laikā, bet visvairāk laikam tas nebūs teikt, ka valodas viciešanas, valodas ar spieļas starpnīcē, bet tā var sacēt LSM bārnustuba, un nokšais ļēmeņs varētu būt jau, mums ir tāda sātas lapa allplus.European Union,
Tie ir 4 valodas, tie ir mirandīšu, sāmu, frīzu un latgalīšu. Tad starpā ir arī paslišāna saime, jūs varat porskaitāt. Visam valodam paralēli ir angļu valoda. Un tie ir gana daudz interaktīvu uzdevumi, kur tu arī ne tikai uzzini visu par valodu, par jos kultūru viesturisku, juridisku, sociālo kultūras, bet tu principā vari arī vuicēt īsti mūsu uzdevumos. Bet, kā es jau sacēju, mēs strādājam pie latgalīšu valodas tezaura. Itamā breidī ir apmēram 700 vīnēbes, bet itamā godā mums ir pazalaunēsīs komanda. Nu, cerams, ka arī te būs, un tī būs pareizrakstēba, un tī varēs porbaudēt arī katru vordiņu. Un vēl ir tāda aplikācija būt latgalīšam, ko ir izstrādājis trimdā dzēvojošais absolūti nelatgalīts, bet IT profesijas poštojs, tātad programmētojs viens no broļiem Grašim, un Grosim pīdūdīt, man tī Graši un Graši jūkusot, tad Gras arī bija labvēlīgs Latgulē, bet tikko aizguva viņā saulē, bet Gross joprojām ir dzēvs, Arnis Gross, un strodēja pie aplikācijas būt latgalīšam. Absolūti jo iniciatīva, absolūti jo privātī līdzekļi, līdējs leikums, konsultācijas. Tā kā vispār ir ar ko sokt. Skatoties, ka kodā līmenī un priekš kam tas cilvēks to latgalīšu valodu grib apgūt. Nu, ir jāsaprot, ka tie nav biznesa valoda, ir jāsaprot, ka vienkārši īmocīs valodu, kura ir kaut kādā noteikta reģiona, un to ar jūs Turciju, Āfriku, Ēģipti neizbraukos ar to valodu. Nu, tad tas cilvēks mocos, lai pats kļūtu plašāks savā zinošanos un savā kaut kādā izpratnē par daudzām lītām. Tad, ja es gribu to ļoti nopietni, tad visas ilgas uzskaitētos vītas. Ja, pilnībā. Ja es gribu vienkārši saprast, būt apritē, lai es kodreiz latgalīšu vudā, izpējams, ka es dzēvoju Reigu un jām apkurti latgalīšu, un lai es nesajustos muļkis, es gribu kaut ko saprast, tad jau vienkārši ir jābūt tamā vidē kaut kādu noteikta laika periodu, jām ir jāatbrauc Erasmusā iz Latgali. Es, piemēram, to darīju ar angļu valodu, man jau mocīja vidusškolā, man jau mocīja arī augšskolā, bet tā kā es pabeju Anglijā, tad, kad te vīsīšu tamā reālā vidē, tad, kad tev apkort teistos savas valodas nav, tad tu uz labāk jau mocīs. Vienkārši būt vidē, uz labāko školā. Es kodreiz teicu ļoti vienkārši avītā vai ko, tu pamaniet, un tu jau zinosi latgali. Nē, bet jā, tā nopietni, mums ir piemēri, jā. Otrais, dreizais variants. Jā. Mums ir dreizais, dziļais, un tas ir vidis variants. Mēs tev treis variants jau pīdovām. Ļoti labi. Nē, nu mums ir piemērs manā pieredzi. Profesors, doktors Andris Prīdē, viss runāja latgalīšu mēlē, un, protams, es apguva leidzīgā veidā, kā es itāļu kodreiz caur svātiem rakstiem, ko tu zini savā, teiksim, otras valodā no galvas, un paņem citā valodā, un te jau veidojas te, teiksim, bet taisnība ir vide, pirmais jau, kas ir vide, jā, jo tu esi tādā vidē, tev jau tāpat pīlība, negribot pat kādi vordi, vai ne? Nu, noslēgumā pādīs jautājums. Mēs šodien runājam par valodu, bet skaidrs ir viens, te dzēvoja taikin tad, kad mēs jumā runājam. Ko jūs īsacātu tīm, kuri bū prūt latgaliski, bet kaut kādu iemeslu dēļ vēl kautrajos itumā valodā runāt? Tu atbildēji, nezakautarietīs runāt latgaliski. Un, iespējams, ka daudzi pordzēvoja par to, ka baile, ka es dara to nepareizi. Es arī varu, iespējams, ka sīžu blokus ilga, ja, kas ir, ko tu sacīji, doktors filologijā, nu, man ir ļoti daudz kļūdu, bet es par to nebādoju, es runāju, un tas ir labāk, ka tu ar kļūdom runāji vai raksti, bet tu jau lītoji. Nazabēstet. Iedzējos. Nu, principā tīši tu, ko arī soka, jā, Rolands, tad cilvēkam ir jāatrūt te jūma, Iespējams, ka izdzīvoja ne tādā vidī, kur var runāt latgaliski, jā, bet kur viņš varbūt ir viens pats. Nu, tad jau ir online streami joslāts, jā, kā itis piemēram, vai jotrūt kāda sava izteiksmes forma, bet, protams, tikai tu darot, to arī vari attīt atpakaļ pie to, ko tu esi pazaudējis. Nu, vaicojums ir, kāpēc es kautrējās, jo kāds īrimaslas, tas arī ļoti interesanti, vai te ir vide vai kāda trauma, jo man lielu tomēr tu, kā saka, pūsmu ietekmē tas, ka
kā Reigā, protams, ka tu jutīs kā zoodvorzā reizēm, kad pīnok pie tevis saka, pasaka kaut ko latgaliski vai ne, un parunāja latgaliski, un kaut kādī, protams, jo cilvēks varbūt pagotnē kavējas, tad ir jonulauž tas savs pagotnes rāks un nav jobaidās. Un pirmais jau, protams, kā nakautrētīs, jo jebkurai valodai pirmais ir, lai kā tu tur runāji, nakautrējis, lai tu runāji. Vienalga, teiksim, man jau arī sākumā, kad es runāju itāliski, man bija kauns un tur smīklu bija eiro vai ne, bet tu turpināji runāt. Un tad ar laiku tu jau attīsti tu un latgaliešiem jau arī tāpat, kaut kāds ir tas kautrēgums ik pa breidi, man tā šķīt, vārojot, jo daudz varētu būt ļoti radoši un arī, negribās teikt, baigi slaveni vai populāri, ja, bet varbūt laimīgoki, ja viņi nakautrātos, nadūmotu, un tas jau nav tikai par latgaliešu šo te pusi runošanas vai rakstēšanas, bet tas ir par daudzām sfēram, kur cilvēks saka, bet ko citi sacīs par mani? Jā, bet redz arī tu soki itāļu valodā runot, lai pirmām kortām būtu savējais, un otram kortam saprastu to jūmu, kurā tu darbojies. Un ite, ja latgalīšu valodai nav utilitāros funkcijas, es atsagriežu pie to, tad pīdodit arī būs, kā es saka, šis te, zināmā mērā pat ne zooparka, bet kaut kāds ekskluzivitātes moments, ka, tad mēs jau izmantojam tikai ekskluzīvos gadījumos. Tas ir tas moments, par ko varbūt arī visu laiku raugam Latgales kongresa ideja cilot, cits starpā nokuši gadu ir jābūt Latgales kongresam. Ja, un tādā veidā vienkārši pacelt to lateņi, ka ir iespējams, Rolanda, arī biznesa sakarūs izmantot latgalīšu valodu. Vītiem arūgā viennozīmīgi, tas ir pašsaprotami. Un ja mēs esam tehnoloģijas atsateistās, tad tu dreiž vien droši labi bez angļu valodas, tu laikam nekur. Bet arī citas valodas tev nav tā, ka tu aizbrauc uz Turciju un tu turku valodā aizreiz runāji pareizi. Angliski. Redzi, bet tas ir tas moments, ka tu varēsi ar tehnoloģiju palīdzēt darāt. Bet tad man ir ļoti līdz pādiem kripatiņam jojamocos literāri pareizi rakstiet, gramatika latgalīšu valoda, lai tad smuki ieliku, tad smuki arī portulkoju. Bet tie varētu būt problēmas par to, ka tī mēs ar tezauri ir problēmas. Mēs gan raugam fiksēt variantus, un pierakstāt gan ar o, gan ar garu o, gan arī, jāsaka, citam formam, kas ir. Bet tas ir izaicinoši. Un tieši par to, starp citu, tas kavē arī tūs tehnoloģiju attīstību. Vismaz pareizrakstības reiki. Un iespējams, ka daudziem, zini, kas ir... sajūta, ka mēs ar to latgalīšu valodu reizēm, man tāda sajūta ikšo, ka mēs tuko uzabūžamies. Ja? Un iespējams, ka tas arī daudzu satura, jo kaut kas tīpa daudz kaut ko sarunoja vai Zini, itamā kontekstā es monitorīju situāciju, es visu laiku redzu, ka mēs uzabūžamies Krīvijai, mēs vispār uzbruk gribim. Tu nezināji? Es visu laiku to lasu komentāros, ka mēs visu laiku provocējam Krīviju, un vispār ne jau jī, bet NATO ir tas. Ko tu izitu atbildies? Izitu nav šeit. Tas ir tas pats? Roland, tas ir tas pats. Tas nav, ko es domāju. Es vienkārši pasaskotos molas cilvēkiem, un arī, ko ir dzirdējuši, varbūt... Jām īkšķo sajūta, ka es uzabošu atkal, un ka es latgalīšu. Vienkārši cilvēks sevi nejūtos drūši. Dēļ to es arī... Man gan likās, ka man te ir mentalitāte reizēm, ko es tīši pēc Itālijas un arī pēc iebrukuma Ukrainā, ka tas ļoti mainījos, ka agrāk bija tā, kā es tagad nabaga cilvēkam kaut ko teikšu savā valodā, es klausēšos, kā es runāju un atbild, kā es man saka, un tad tas ir kaut kas viesturisks un tāds, ka kaut kurā breidī mēs varbūt nāsam bijuši tādi, pašporlīcinoti nedaudz, jo likās, man jorunā, un man patika, ka tiešām man ir daži cilvēki, kad notika Ukrainā šos drausmīgos lītis, es redzēju, kā es runāju latviski, pirmo reizi dzirdēju, un man bija liels prieks, un es sapratu, kāpēc es agrāk ar jūs tik labi runāju tomēr un tā toļok, jo jūs pats nocapīja tādas apziņas, un pēc tam es soku ļoti mieganot tomēr vairāk kort, tomēr atkor, jo, ir arī nārti citu reizi, tev veikalā, kaut kad pēdējo situāciju man paprasīja krīvu valodā, es
saku, atvainojiet, ko jūs, un tā toļa, un cilvēks un tad īsāc atvainojās, un tad beigās es arī sapratu, jūs būtu vienkāršāk pasēt, što jūs хотели, ja? Ok, un jo es tajā brīdī palaišu garam, un viņam vajadzētu karti to tā veikala, vai ne, un es un tā mēs pakomunicējām un likos, bet redzi, tā ir dzēvē reizēm, bez sliktam lītam nav arī labu, bet, lai nav tā otrāžo, ka labus lītas aiziet uz sliktam lītam. Man atkal ir maza pieredze, es ko pasaku mums vodu, ja, tad iespējams, ka arī man tis daļai ir ko maza ūdziņa, jo, es ļoti daudz runāju latgaliski arī pasaukumus, un mani sauc iz Tukumu, es esmu vadējis 103 godu jubileju Tukumā. Latgaliski, es atsīju, es sen no Viļāniem, bet, te Tukumā dzīvoju 50 gadus, bet gribu latgalīšu valodu. Latgalīšu nabēju, es runāju. Ik palaika, kas tur, bet es runāju, saprūtīs, un tas nav viens gadījums, ir vairāki, un mēs zinām, ka toši latgalīšu valodas, tas, kas latgaliski runāja, lūdzu runāja, mums tī pusē brolāni mosiņiškas, kas no latgalēs, bet sen jau dzīvoja Reigā, piemēram, ja, bet tu runāja, iespējams, ka nesaprasis runāja, es to arī daru, un tādā veidā es popularizēju, ja. Paldies Ilgai, Guntaram ir Rolandam par sarunu tepat upītie. Itei bija jaudīga saruna par to, ko ceļš atpakaļ pie sevi vad vīdmēr caur valodu. Bet klausietoji, šonedēļ jūsu uzdevums runājiet latgaliski. Pat ja toikin dažus vārdus, bet darat to no sirds. Raidīraksts to par Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Atpakaļ pie sevi.